Mani sauc Edgars Meņģels, startēju Quadri Pro klasē no Rodeo MX Racing Team un cīnīšos par uzvaru. Mani sauc Harijs Sukarževskis, es startēju MX 13 plus klasē un startēju no MX Sumatas Wilders komandas. Esmu Andris Stenenbergs, startēju MX Pro klasē, komanda Puri Chocolate FFF Vitols un cīnos par iekļūšanu top 6 MX Pro классе. Сегодня мы в студию Суперкаус первый раз. Меня зовут Дмитрий Нагиев, и мы начинаем. Nu jā, starti padevās, nezinu, tā negaidīt labi, un visos bija ātrākais. Bošs mazgātais darbojās labi, viss mazgājās jau pēc galvām uzreizām, tik nomazgāts, izmēģināts. Es labprāt arī varētu piedāvāt jums visiem izmēģināt, ja. Nu, Bošs labs aparāts. Arī klausies, tu tajā krosā gāzi un meitenes tā kā traks uz šitādiem sportistiem un gāzējiem. Tev savu draudzenes dzirdēja. Ko viņi par to saka? Nu, nav jau tik traki, uz gonkām jau līdzi nebrauc. Jā, kurš malku ņem līdzi uz mežu? Jā, šogad sāku startēt MX Pro klasē. Ir bišķiņ savādāk sajūtas un vispārējais nekā bija pagājuši gadu 13 plus klasē. Bišķiņi varbūt pagājuši gadu bija vieglāk, šeit ir MX Pro klasē lielāka konkurence, vairāk jāstrādā. Visi braucieni jātur viens temps un nemainīgs, un varbūt tas tika pa maz atstrādāt ziemā, jo nebija gatavojies uz varbūt tik lieliem ātrumiem. Bija gatavs jau uz lielu ātrumu, bet uz 7 apļiem bija diezgan grūti izturēt, un pirmajās sacensībās nebija tik pietiekami labs rezultāts, cik gaidījām, jo uz pirmā brauciena bišķi tā kā pārdegu, otrajā braucienā kaut kādas mazas ķibeles bija braucienos. Bet cerams, ka Gulbenē viss būs kārtībā, būšu tuvāk desmitniekam uz savu šā gada mērķi, top 6 cerams, ka arī iebraukšu. MX Pro klasē Kandavā, es domāju, ka tas trīnieks bija tiešām tā, kā ir jābūt. Varbūt nepaveicās Tomam vai varbūt arī Robertam Justam, iespējams arī viņš varēja būt tajā trīniekā vai pat Toms. Varbūt tas pats trīnieks varēja varbūt mainīties vietām, bet visi tie sportisti ir tiešām top 3 braucēji. Šo sezonu pats esmu 3 reizes cītīgā gatavojies sezonai, jaunu tehniku iegādāt. Un, jā, tas no manas puses būtu tāpēc, kāpēc esmu ļoti ātrāks. Un Imantas, es domāju, ka cik es dzirdēju, šajā trasē nebija trenējies pietiekami. Un tas varētu būt iespējams faktors, kāpēc viņam neizdevās parādīt savu ātrumu. Un es domāju, ka Gulbenē viņš būs gatavāks un es domāju, iesaistīsies cīņā par uzvaru. Gulbenē kvadrcikli parādīs lielāks ātrumus trasē, nav tik pielāgots solo motocikliem un brauciet skatīties. Būs viegli četakt ar Gulbenes trasē, ja Gulbenes trasa tomēr nav priekš tevis priekš 4 taktīm. Moši labāk ar 2? Nē, 4 taktīm būs daudz vieglāk, jo 2 takters jau tāda zāles pļāvēs, tur būs tā grūtāk. Es esmu vienreiz mēģinājis braukt ar 4 ritiņiem pa trasi, bet tas bija galīgi ellīgi traki. Bet varētu kādreiz pamēģināt tādu nopietni izbraukt, jo tas bija tāds standarta mocīts un bija ļoti traki kratīgi kā ellē. Kvadriciklus taču piebrauksiet saviem soliķiem blakām, redzēsiet, kurš tev vecis ir. Mums ir 4? Man arī citreiz sametās tas motis pirms tā uzmetiena šķībā, tad man uzgriežās, bet tā citreiz jau uzgriež pats, bet ir tāda cits reize, ka uzgriež un neatgriežās atpakaļ. Tas tā bišķi švakāk sanāk un tad ap sirdi paliek tā sūdīgāk. Tad uzreiz gribās iedzert kādu zāles, bet pēc tam jau ir ok atiet un var arī kādu triku var uzmest, kādu supermenu, bet tas jau tikai viena apli var tā izdarīt. Mēģināt backflip uzmest. Jā, bet tas tikai viena apli, pēc tam tik motis būs jāremontē, tas tā lieki. Droši var doties pie lielākā leciena trasē un varat mierīgi sagaidīt no maniem kādu traku vipu ar kvadriciklu. Gluži jau tā kā soliķi nebūs, bet centīšos parādīt, ko var ar kvadriciklu izdarīt un kārtīgi nostantoši. Man personiski Gulbenes trasa labi patīk, Kandavas trasa, jo kvadriciklu tur labāk var ielikt driftā un parādīt skatītājiem, kā var driftot ar kvadricikliem. Un lecieni īpaši nav tāda skaistāka nekā Kandavā. Mīļākais leciens tas, kur vairāk skatītājs stāvot, vismaz var izpildīties un nākošā aplī varbūt sagaidāms kādas ovācijas ir. Bet pa lielam vislabākais leciens man patīk tas stāvēts pret kalniņa. Tur mežiņš priekšā līkums.
pāris gadus atpakaļ es esmu uzlicis tā, ka nesavācos un iebraucu tajā mežā iekšā. Un trasa ir ļoti laba, lecieni daudz, trasa pārskatām un brauciet skatīties. Tikko bija beigies pasākums Eirovīzija, mūsēji uzgājusi skatus, pilnīgi izgāšanās vai tam tā bija jābūt? Nu, varbūt galīgi izgāšanās nebija, nepietiekami bija sagatavojušies, jo nebija nekādu uz liela ekrāna, tā kā teikt, tas šoviņš, kā bija citiem dalībniekiem, bet varbūt nodziedāja tīri pietiekami labi, bet tas viss kopumā izpildījums bija švakāks nekā citiem. Nē, nu bija jau labi, vajadzēja kādu spridzeklīt, kādas smukas meitenes, tad jau. Man jau galīgi nepatikās. Es biju gaidījis, ka viņi nemaz netiks tālāk, un jā, es tāds īpaši nesakoju līdzi. Eirovīzija it kā neinteresē tā pārāk, bet nu it kā jā, Lauris patīk, jā, tas uzskrien uz skatos, bet nu, mūzika es biju gaidījis, ka viņi netiks tālāk, jo es īsti, kad klausos, man tās dziesmas nepatīk, tur viņš šļupstas čals nevar saprast, ka viņš tur dzied normāli, jā, un tāpēc nevar iedziļināties dziesmā. Jā, man prieks, kad Kārlis ir izdomājis braukt uz Superkausu, jo pagājuši gadu viņš arī izteicās tā kā braukt, tā kā nē, bet laikam nesanāca un šogad izdomājis, ka uzlaidīs Gulbenē pacīkstēties pro klasē. Es domāju, ka tāpat visiem tur būs jārēķinās ar viņu, viņš ir ātrs, jaunais pilots no jaunajiem talantiem un jā, es domāju, ka Jonas ostīs Suzuki dūmus. Jā, es Kārlim novēlu veiksmīgus startus, galvenais stabils brauciens, un tad rezultāts arī būs galā redzams. Jā, šajā gadā ir piesaistīti vairāki sponsori. Gribu pateikt paldies Zējas Andriņiem, Dolfām, Motovest Yamaha, Eiropas Savienība projektu aģentūrai, Izastāru, protams, ar dzeramiem, kas dod enerģiju tālākām gaitām, Līderpro, Optisports ar brillēm, Spy Shot un paldies arī tiem pārējiem, kurus es varbūt šajā brīdī nenosaucu, bet paldies liels arī tie, kas atbalsta trasē. Es gribētu lielu paldies teikt Gintam Markovam, kurš palīdzēja man atgriezties motokrosā, Loga aliansai par finansiālu atbalstu, ģimenes aptiekai par vitamīniem, Vilderam par ekipējumu, protams, piedrībai Sportsaules novadam par svaru zāli, MX Sumatas komandai un, protams, Rubers un Bridgestone riepām, kurš man tiešām daudz palīdz. Galvenokārt vēlētos pateikties savam tētim ar to, ka viņš man ir iegādājis šo foršo mocīti un vispār ielaidis man šajā sportā. Tad vēl vēlētos pateikties motoklubam Rodeo par šo izlādītu atbalstu, par apģērbu. Un paldies ķekavas avotam par ūdeni. Vismaz tagad nekad neslāpst un ir, kad grib padzerties. Paldies V&D Trans personīgi Aivaram Valterim par šogad izrādīto lielu atbalstu. Un bez viņa iespējams nevarētu uzrādīt tik augstu rezultātu. Un liels paldies viņam par benzīniņiem, par visu. Un paldies savam mehāniķiem Andim Sproģim par tik daudz palīdzētu, tik daudz pavadītām stundām garāžā, lai es varu uzrādīt šo labo sniegumu.